Mēs nevaram būt draugi. Jā, es ļoti gribēju piedalīties šajā trendā, jo man ir kaut kas arī par dizaina nozari. Ja tu neatbalsti jaunos dizainerus, radošos pārstāvjus, uzņēmējus, katrs, kurš ir izvēlējies darīt savu lietu, ir kāpis pāri sev. Tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti, un es to saprotu. Un es nekad nevarētu iedomāties uzrakstīt kādu heita komentāru kādam, kurš tikko sācis, pēc tam kādam, kuram nav nostiprinājusies šī pārliecība par viņa spējām. Es uzskatu, ka vajag daudz tādus cilvēkus, kas saņemās, spēj darīt un iedvesmot citus. Ja tu uzskati, ka dizains ir bezjēdzīgs smukums un no šīs profesijas nav nekādas jēgas, manuprāt, dizaineri rada tik daudz skaistas lietas. Un paldies jums par to. Ja tu slēp kaut kādus resursus un iespējas citiem radošiem pārstāvjiem, dizaineriem, uzņēmējiem un tā tālāk, es reāli zinu cilvēkus, kuri slēp, piemēram, kur viņi ielādē to mokapu vai kur viņi dabūja šo fontiņu. Kāpēc? Mēs savā starpā neesam konkurenti, mēs esam reāla komanda. Un ticiet man, katram būs savi klienti. Ja tu stopē kādam attīstības ceļu, not good. Un ja tev liekas, ka dizainam ir tikai viena pareizā versija, ja tev tas nepatīk visai pasaulē. Būsim reāli, dizains ir pa pusē subjektīvs, pa pusē objektīvs. Un tas, ka tas tev nepatīk, nenozīmē, ka tas nestrādā.